laimīgs. Laimīgs, jā. Varbūt arī notikumiem bagāts, un varbūt arī nemaz nevajag tos notikumus, un galvenais justies laimīgam. Nu, tādā tīrā, skaidrā nozīmē tā kā to Dainis tur izskaidroja, man ir par to laimi, kas ir laime, man ir harmoniski iekļaušanās visā, kas ir. Nu, es nolasīšu savu. Nu, pirmkārt, ko es gribu teikt, man nevajag satraukties, ja tiešām, nu, kaut kas jūs prāt tur tā īsti tomēr nav. Jo beigās tas ir pirmais mēģinājums, jūs saprotat. Tā stimula rinda, tā ir ļoti patvaļīga. Mēs te nākošajā vingrināt, kas mums tur būs, pat nebūs tāda stimula rinda vienmēr. Nav jau viņa jātais, viņa ir tāda patvaļīga. Galvenais, kāds asociācijas liela laukā no tāda, kas nāk no zemapziņas. Viņš jau iznāks tik un tā, nav atkarīgs no stimula beigās. Ja? Un tas ir viens. Un otrs ir tā, kad ja mēs jau runājam par to, ka tajā pasaulē mēs visi esam saistīti. Nu, iedomājieties, tagad Ķīnā tur virs tos spārmeņus, paplivīt, tas taurenītes, vai ne? Protams, ka visā kosmiskajā tāvā, visā zemes plānā viss uzreiz nomainās, ja? Tā kā tās izmaiņas var būt visdažādākās. Un arī mēs varam pieļaut tā saucamās liktenīgās kļūdas, ja? Liktenīgā kļūda ir tā kļūda, kuru tu veic neatbilstoši savam dzīves uzdevumam. Tā ir tā liktenīgā kļūda. Bet var, ka mans kaimiņš veic to liktenīgo kļūdu, un caur to mani atkal iespaidot. Saprotat, manu dzīvi. Tā kā nav viennozīmīgi, ja? Viennozīmīgi nevar tā teikt, noteikti tā būs un savādāk nebūs nemaz, ja? Bet, ja tas saistās ar dzīves kaut kādiem būtiskiem momentiem, nevelti bija jautājumi par 3 dzīves svarīgiem momentiem, ko jūs gribat zināt, ja? Tad ir tā, ka tie mezgala punkti jau ir iezīmēti tajā mūsu liktenībā, ne? Un ja nenotiek kaut kādas šīs ārkārtējā liktenīgās kļūdas, ja tā varētu teikt, tad mēs to gaitu arī ejam. Un varam, teiksim, noskaidrot kaut kādas lietas tuvākajam vai tālākajam laikam. Nu, šobrīd mēs veselu gadu griezumā, it kā nākošais gads, tas tiešām ir laiks, garš laiks, tas nav konkrēti, kā man tagad rīkoties, lūk, ar to bērnu, vai ne, ka viņš tur tāds un tāds, ne? Tas nav. Lūk, šajā brīdī, mirkļa situācijā, protams, ka jūs nonāksiet pie konkrētas tieši tādas atbildes, kādas arī kādai jābūt atbildēt, ne? Kā jums jārīkojās patiesi, jo tas ir tajā brīdī. Viņš nav izkliedēts, teiksim, tajā notikumu virknē, kas ir ap mums, vai ne, un pasaulē vispār kā tādā, vai ne. Un tāpēc nav jāsatraucās, ja jūs šī gada griezumā, tātad ļoti ilgā laika periodā, jūs paši paskatīsieties, man ne tagad gads būs, un jūs redzēsiet, cik tālu vai tu no tās patiesības jūs bijāt šodien, vai ne? Nu, mēs jau ne šodien, bet 2 mēneši pie tā strādāja faktiski. Ja šīs atbildes. Nu, labi, man atbildi tā, es nelasīšu visus tos tulkojumus, kas tur bija, man ir tās asociācijas, kas man radās, bet tas stāstījums ir tāds, viņš faktiski, nu, ir divdaļīgs, man kaut kā sanācis. Kaut kā sanācis divdaļīgs. Tātad es būšu saistīts ar savu ģimeni un jutīšos tur omulīgi un labi. Drošības sajūta man nodrošinās tā māja, kurā es dzīvo, tā vide, kurā es dzīvo. Tā nodrošinās man tā drošības sajūta. Bet būs kaut kādi notikumi, kas saistīti ar Krieviju. Vai nu viņi nāks no Krievijas, vai vienkārši principā saistīti ar Krieviju. Bet tie ātri norīgs, bet šie notikumi katrā ziņā būs kaut kādā mērā saistīti ar ļoti būtiskām lietām mūsu tādos, es nezinu, tādos lielos sapņos, ja varētu teikt, ja? Tāda tautas nozīmes, man ir tāda, par ko mēs ilgi esam sapņojuši un par ko mēs gribam, es nezinu,
par ko pēc kā mēs ilgojamies, ja? Ka tie notikumi nevis attālinās, bet tuvinās mūs tam. Nu, tāda bija mans atšifrējums. Varbūt kāds un grib dalīties. Savās atklāsmēs. Jeb ne. Nu, neram tā, ka varbūt kā tagad uztaisam tādu pauzi. Kaut kā paliek augsts.